Visu šo es esmu pārbaudījis ar gudrību. Es sacīju, es būšu gudrs, bet tas bija tālu no manis. Es lasīju sakāmvārdus, un tā kā es lasu sakāmvārdus vai Salamana pamācības, tad mani ļoti fascinē dažādi šie teksti, kas ir par gudrību. Un arī citi bībeles teksti par gudrību. Es nezinu, kā tas ir jums, bet man tas tā vienmēr ir, kad es sāku par to lasīt, un man gribās par to runāt. Un tāpēc, cik to laikam atgriežamies pie šīs tēmas, lai arī par to es daudz jau esmu runājis, kas ir dievišķā gudrība, kuru dabūt gudrību un tā tālāk. Bet, protams, ne jau mēs to varam izsmelt, jo kā arī Pāvils teica, ka Dieva gudrības un atzīšanas bagātība dziļums, cik neizmeklējams viņa tiesas un neizdibinājumi viņa ceļi, ka tas nav līdz galam izsmeļams. Un es nedaudz vienkārši gribēju parunāt par to, kas ir sakāmvārdu pirmajos pantos, ko Dievs man atklāja un ko mēs varam mācīties kopā. Es izlasīšu pirmos 8 vai vairāk, bet es noteikti nerunāšu par tik daudz. Tur rakstīts tā: Salamana Dāvida dēla, Izraēla ķēniņa sakāmvārdi. Atzīt gudrību un pamācību, nomanīt saprašanas vārdus, saņemt pamācību par gudrību, taisnīgumu un tiesu un godīgumu. Dot izmanību vientiesīgajam, jauneklim atzīšanu un apdomību. Gudrais dzirdēs un pieaugs mācībā, un saprātīgais sasniegs gudros padomus. Saprast sakāmvārdu un skaidrojumu, gudro vārdus un viņu mīklainos teicienus. Tā kunga bijāšana ir atzīšanas iesākums, bet muļķi nicina gudrību un pamācību. Mans dēls, klausies sava tēva pamācību un nepamet savas mātes likumu, jo tie būs žēlastības rotājums tavai galvai un ķēdes ap tavu kaklu. Un tad vēl viens tāds pants, kurš īsti nebeidz domu, bet tur rakstīts tā: Mans dēls, ja grēcinieki tevi vilina, nepiekrīti. Šie panti ir ļoti pilni ar daudz, ko varētu teikt piesātināti. Ļoti daudz informācijas dažos pantos. Un kas te ir atklāts? Te ir atklāts tas, kāpēc Salamans visu šo raksta. Viņš raksta šo pirmo posmu, lai pastāstītu, kāpēc viņš raksta sakāmvārdus, ja pamācības. Viņš dod mājienus, lai mēs saprastu, kam šī grāmata ir domāta. Un mēs redzam, ka viņa ir domāta visiem, jo viņš norāda uz to, ka, lai arī kādā gudrības vai muļķības pakāpē tu nebūtu, tu kaut ko iegūsi no šīs grāmatas, ja vien tu tīši nebūsi muļķis. Un lai arī tas, ko viņš raksta, primāri attiecas uz sakāmvārdiem, tas var attiekties arī uz visu Bībeli, kas ir pilna dievišķās gudrības. Un es pieskaršos tikai pirmajām 3 lietām, ko viņš te minēja. Atzīt gudrību un pamācību, tad atzīt gudrību, atzīt pamācību un nomanīt saprašanas vārdus. Tas ir pirmais iemesls, ko viņš min, kāpēc viņš sarakstīja sakāmvārdus un ko mēs lasot sakāmvārdus varam iemācīties un iegūt. Un kāpēc es palikšu tur? Tāpēc, ka patiesībā tur ir ļoti daudz, ko mēs varam mācīties. Pat ja mēs studētu vienu vārdu atsevišķi, mēs varētu ļoti daudz izstudēt. Viņš saka, tam, kurš lasa sakāmvārdus, lai viņš varētu atzīt gudrību. Tā doma ir tāda, ka viņš varētu zināt, pazīt gudrību. Un te viņš runā par iepazīšanos tuvāk, nevis par vispārīgām zināšanām, ka tu zini, ka tāda gudrība ir, un tu saki, es zinu gudrību, vai arī tev ir pieejama kaut kur tālumā, bet ka tu iepazīsies, tu kļūsti pazīstams. Jūs kļūstat par paziņām, par draugiem, par radiniekiem, kā viņš saka 6. nodaļā, saki gudrībai, tu esi mana māsa, un saprašanu sauc par radinieci. Jums ir ciešas attiecības, jūs esat iepazinušies ar gudrību. Viņš saka, ka viņš raksta sakāmvārdus, lai tu varētu iepazīties ar gudrību, lai tu varētu zināt viņu, pazīt viņu. Un 3 lietas par gudrību es gribēju pieminēt šajā reizē. Kas ir gudrības avots, ko nozīmē gudrība un kāpēc viņa ir nepieciešama? Gudrības avots. Gudrība ir kaut kas tāds, kas cilvēkam nav dabīgi. Ja mēs skatāmies uz bērniem, viņi nepiedzimst ar gudrību. Viņiem nākas iegūt. Mēs to iegūstam.
tas ir kaut kas, kas mums arī patiesībā līdz galam nepieder. Pat ja mēs viņu iegūstam, viņš mums līdz galam nepieder, jo gudrība pieder kaut kam citam. Un kādi tad ir tie avoti, kur mēs varam iegūt? Mēs zinām, ka tas ir Dievs, viens no tiem ir Dievs, kur var iegūt patieso gudrību. Viņš ir īpašnieks patiesai gudrībai, jo viņš caur gudrību visu taisīja, un gudrība mīt pie Dieva. Kā arī romiešiem teica, ka Dieva gudrības un atzīšanas bagātība dziļums. Viņam ir pilns ar gudrību. Psalmā ir teikts, viņa saprašana ir bezgalīga. Viņš ir pilns ar to. Jēkaba vēstulē rakstīts gudrība, kas nāk no augšas. Tas ir no Dieva. Tas ir šis avots, gudrības avots, kur mēs varam smelties. Un arī Ievs teica, ka dzīvo zemē to nevar atrast, un daudz kur citur to nevar atrast, un jūra saka, man tās nav, un tā tālāk. Tā ir pie Dieva. Bet ir vēl otrs avots. Ir šī velna gudrība, kā arī Jēkabs min, pasaulīgā, miesiskā zemes gudrība. Velnišķā gudrība. Tā ir tā pretējā Dieva gudrībai. Un arī to cilvēks iemācās dzīves laikā. Viņš var dzīves laikā pieņemt vienu vai otru. Un viss caur Bībelē runāts par to, ka gudrība nav kaut kas, kas mums dabīgi piemīt, ar ko mēs piedzimstam un ko mēs, kad mēs piedzimstam, mums ir rokas un kājas, mums ir daudzas citas lietas, bet mums nav gudrības. Tā ir viena no lietām, kas mums patiešām nav. Un, ja mēs skatāmies Bībelē viscauri, tad praktiski visur, kur runāts par to, kā cilvēks nonāca pie gudrības, ir tas, ka viņam tika iedota gudrība. No augšienes, praktiski pārsvarā no Dieva. Ja mēs runājam par īsto gudrību, ja nerunājam par zemes un velnišķo gudrību. Piemēram, 2. Mūzes 28, es vienkārši tādas dažas pantus gribēju jums parādīt, kur Dievs runāja uz Mūzu un viņš stāstīja par sajiešanas telts celtniecību. Un viņš deva viņam cilvēkus, un viņš teica tā: un tev būs runāt uz visiem, kas ir sirdī gudrie, kurus es esmu piepildījis ar gudrības garu, lai tie var taisīt Ārona apģērbu, un arī citas lietas, protams. Viņš saka, es esmu piepildījis viņus ar gudrības garu. 3 nodaļas tālāk viņš saka par Bezēlu, Hura dēlu, un es esmu pildījis viņu ar Dieva garu gudrībā un saprašanā un atzīšanā un visa veida meistarībā. Par Alisamahu no Dana cilts viņš saka, kam ir gudras sirdis, esmu licis gudrību, lai tie var taisīt visu, ko es tev esmu pavēlējis. Tad Dievs viņiem deva gudrību. Par Salamanu ir teikts, un Dievs Salamanam deva ārkārtīgi daudz gudrības un saprašanas. Dievs bija tas, kurš iedeva. 5. Mūzes 37. nodaļā ir par Jozuā runāts. Un Jozuā Nūna dēls bija pilns gudrības gara. Un rakstīts, kāpēc? Jo Mūzes bija licis uz viņu savas rokas. Viņš saņēma to pašu garu, kas bija Mūzum, un Mūzes savukārt to bija saņēmis no Dieva. Tā Jozo varēja būt pilns gudrības gara. 2. Pētera 3.15 Pēteris saka, gluži kā arī mūsu mīļotais brālis Pāvils atbilstoši viņam dotajai gudrībai ir jums rakstījis. Dievs deva Pāvilam gudrību. Pāvils, tā kā viņš tika glābts, viņš nebija uzreiz pilns ar gudrību, un viņš bija pirms tam smēlies farizejiskas zināšanas un visādas citas zināšanas. Tā bija viņa gudrība, bet Dievs viņam deva gudrību, ko dot draudzēm, ko dot mācekļiem. Jēzus teica saviem mācekļiem, jo es jums došu muti un gudrību, kam visi jūsu pretinieki nespēs pretī runāt, nepretoties. Es domāju, ka jūs sapratāt. Gudrība tiek iedota, nevis gudrība tev nāk dabīgi. Un kas tad bloķē cilvēkus no gudrības iegūšanas, jo mēs zinām, ka visos nav gudrība. Un daudzos gudrība ir tikai kaut kādā līmenī, un viņi nepieaug. Un tas, kas bloķē, ir lepnums. Lepnums par jau esošo, par to, kas tev jau ir. Tev jau ir neliela gudrība vai neliela saprašana praktiskās kaut kā lietās šajā pasaulē, un tu jau esi lepns. Piemēram, ir ļoti daudz cilvēku, kas ir atkoduši biznesa principus, vai to, kā sarunāties ar cilvēkiem, to, kā atrisināt dažādu veidu problēmas. Viņiem ir kaut kāda gudrība, un viņi sāk mācīt citus, un viņiem tas ir tā kā augstākais līmenis jau. Viņiem tas ir
kalngals, varētu teikt. Jo viņi var uztaisīt daudz naudas, jo viņi māk biznesu veidot, viņi māk tās lietas darboties. Un, bet tajā pašā laikā viņiem pietrūkst ļoti, ļoti daudz dieva gudrības. Un viņi daudz tādi cilvēki negrib pieņemt to, kas viņiem tiek sludināts par dievu, to, kas ir patiesā gudrība, jo viņiem jau ir kaut kāda gudrība, viņiem ir šis lepnums. Un tā cilvēki daudz dara, un mēs visi esam šajā lietā grēkojuši, ka tu saki, es zinu, un tad neklausies tālāko, neklausies, kas ir nāk pēc tam. Es negribu dzirdēt, kas tur ir papildus un zināt papildus, jo es jau zinu, es sapratu, es zinu, kā tas jādara, un es jau to daru. Un tā cilvēki var arī palikt visu mūžu savā gudrības pakāpē un nesaņemt vēl. Un principā tas ir atkarīgs no mums, vai mēs esam gatavi pazemoties un lūgt Dievam, jo ir rakstīts, ka viņš labprāt dod visiem. Viņš labprāt dod visiem un nepārmet. Viņš ir šis avots, kur viņam ir bezgalīgs. Kā viņš teiks, saprašana tur ir bezgalīga, un tas pats jau arī par gudrību attiecas. Ka mēs nevaram viņu izsmelt nekādā veidā, esot šeit uz zemes, dzīvojot šo dzīvi. Mēs varam ņemt vēl un vēl un vēl. Bet jautājums ir, vai mēs nenonākam kādreiz līdz tādam brīdim, kur mums liekas, esmu pietiekoši daudz sasniedzis. Es Bībeli jau diezgan saprotu, visas mācības jau plus mīnus saprotu, un tev iestājas šis lepnums, un ka tu negribi vairāk pieņemt. Es zinu, un tālāk nevajag. Un tas ir tas, kas bloķē. Bet, kā mēs lasām no šīs Bībeles rakstvietām, gudrība tiek iedota. Dievs dod viņu. Dievs piepilda, ja cilvēkam ir atvērta sirds. Ja mēs runājam par to, ko nozīmē gudrība, es nezinu, vai es tik viegli varu izskaidrot, un es arī neizskaidrošu šajā reizē. Bet, ja mēs lasām sakāmvārdus, tur tiek lietoti dažādi šie līdzīga veida vārdi. Varbūt pat sinonīmi, es nezinu, nevaru viņus visus saukt par sinonīmiem, bet viņi ir kaut kas ļoti līdzīgs. Un tie vārdi ir tādi saprašana, atzīšana, apdomība, pamācība. Tas viss ir kaut kādā veidā saistīts ar gudrību. Tas, protams, nenozīmē, ka tas tieši to nozīmē, bet viņi tiek lietoti savstarpēji nomainot viens otru. Un katrs no šiem vārdiem ir studēšanas vērts, sakāmvārdos vien, neskatoties uz visu Bībeli. Bet vēl viens tāds vārds, kas raksturo gudrību, ir prasme. Prasme, vai nu fiziska prasme, tas ir fiziska gudrība rīkoties ar fiziskām lietām, vai arī prasme uzvesties attiecīgās situācijās rīkoties. Bet trešais, ko es teicu par gudrību, ko es pieminēšu, ka kāpēc ir nepieciešama gudrība. Salmans saka, ka viņš sarakstīja sakāmvārdos, lai tie, kas lasītu, varētu atzīt gudrību, lai viņi varētu iepazīt, sapazīties, būt tuvu, būt kā radinieki, draugi. Jo, ja mēs skatāmies uz cilvēku, kad viņš piedzimst, viņš ir gandrīz kā tukša lapa, ja runājam par viņa prāta spējām un to, ko viņš māka un zina. Bet augot, viņš visu laiku kaut ko saņem. Šī lapa tiek aizpildīta ar kaut ko. Vai nu ar labu, vai ar sliktu. Un caur pasaules ietekmi, caur vecākiem, mēs saņemam daudz maldus, daudz viltu, daudz nepareizas lietas, kā darīt visu kaut ko. Pēters arī teica, mēs esam saņēmuši šo veltīgo dzīvošanu no tēvu tradīcijām. Mēs izaugam, mēs kļūstam par samaitātiem grēciniekiem. Mūsos ir šī zemes gudrība, kas ir ņēmusi virsroku. Strīds, skaudība, naids, bardzība, mantkārība un tās visas lietas, kas nāk līdzi. Un tāpēc ikvienam ir vajadzīga šī patiesā gudrība. Šo Salmans nerakstīja tikai tiem, kas ir muļķi, bet visiem. Jo visiem ir vajadzīga šī gudrība. Līdzīgi kā arī Jēzus aicināja visus uz grēku nožēlu. Visiem ir vajadzīga šī gudrība. Šī patiesā gudrība, kas nāk no Dieva un kas dod mūžīgo dzīvību. Salmans to uzsvēra par obligāti nepieciešamu lietu. Jo tas ir dziļi saistīts ar glābšanu. Cilvēks nevar būt gudrs, dievišķi gudrs, ja viņš nav glābts, viņš netiek glābts. Tas nav iespējams. Jo mēs esam aizvēruši savas acis uz garīgām lietām. Mēs varam kaut ko sataustīt par Dievu vai par Dieva mācībām, bet mēs garīgi nesaprotam garīgas lietas. Arī Iesajas grāmatā rakstīts, mēs taustamies kā tumsā,
kā akli. Tāds ir cilvēks, kurš ir bez Dieva, bez gudrības. Lai arī viņam cik nebūtu maģistra vai doktora vai kāda cita grādi. Vai kāda cita veida zināšanas. Bet Salomons saka tā, 4. nodaļā, gudrība ir galvenais, tāpēc iegūsti gudrību un ar visu savu iegūšanu iegūsti saprašanu. Jūs jau pamanāt, ka šeit ir šie divi sinonīmi iet kopā, vai divas līdzīgās lietas. Paaugstini to un viņa tevi paaugstinās, viņa tevi vedīs godā, ka tu to apskausi. Viņa tavai galvai dos žēlastības rotājumu. Godības kroni viņa tev nodos. Viņš nerunā tikai vairs par to, ka tev labi klāsies un tu varēsi atrisināt dažādas lietas savā dzīvē, bet tev viņa dos patiesu garīgu labumu. Viņš saka galvenais, tas ir galvenais, kas tev ir jāiegūst. Paaugstini to un viņa tevi paaugstinās. Ja tu viņu apskausi, tas ir cieša sadraudzība ar viņu, kā ar draugu, kā ar paziņu, radinieku. Un šeit vairs nav runa tikai par intelektu un prāta spējām, bet par patieso dzīvību, kas ir pie Dieva. Tāpēc arī šī gudrība ir tik svarīga. Viņa ir tik ļoti uzsvērta. Un ka tu viņu šeit nekur nevari atrast. Tu viņu nevari staigājot pa zemi vienkārši ieraudzīt un netīšām sastapt. Tāpēc viņa ir tā, kas nāk pie mums. Viņa ir tā, kas ir uztaisījusi savu namu un tā, kas aicina cilvēkus. Viņa ir tā, kas stāv pilsētas drūzmās, vārtu ieejās, tur, kur ir ļaužu pūļi. Viņa sauc, viņa aicina. Ja cilvēki dabīgi neiet pie viņas, viņi dabīgi viņu nemeklē. Ir aicinājums viņu meklēt, aicinājums nākt pie viņas, no viņas puses. Jo tas ir te runāts par šo mūžīgo dzīvību. Atstāj savus muļķīgos ceļus un dzīvo, kā viņa saka. Atstāj visu to niecību. Tas ir šis glābšanas aicinājums, kur Dievs aicina cilvēku pie sevis. Tā ir šī patiesā gudrība, ko Salomons grib, lai mēs iepazīstam. Salomons arī bija glābts cilvēks, lai arī, cik mēs skatoties uz viņa dzīvi, to grūti būtu pamanīt daudzo grēku dēļ, kas viņam bija, un atkrišanas dēļ rakstīts, ka viņš bija svēts vīrs. Un viņš runāja par šo gudrības iepazīšanu, saprast, kas tas ir. Otra lieta, viņš saka atzīt pamācību, tad viņš saka atzīt gudrību, bet arī pamācību. Un kas tad ir pamācība? Otrs vārds, kas varētu būt līdzīgs, ir norādes vai arī instrukcijas. Un arī es gribēju parunāt par pamācības avotu un par pamācības nolūku. Un arī šī ir lieta, kas nepiemīt mums pašiem. Bērniem uzreiz nav norādes, kas viņiem ir jādara, un viņi, viss skaidrs, es piedzimu, es zinu, kā man tas jādara, ne uz priekšu. Tā tiek dota. Pamācība tiek dota, lai mēs zinātu, kur iet un ko darīt. Ja mēs skatāmies par avotu, pamācības avotu, tad arī tas nav mūsos, tas ir ārējs, un tas nāk no Dieva, bet Dievs arī devis, lai mēs citam to nododam. Piemēram, Jeremijas 17. nodaļā. Jeremijā vairāk kārt ir runāts par to, ka Izraēla tauta nepieņēma pamācību. Viņi neklausījās, kā viņš saka, bet tie nepaklausīja, nedz lieca savu ausi, bet darīja savu kaklu stīvu, lai tie varētu nedzirdēt, nepieņemt pamācību. Un citēt viņš saka, tie nav uzklausījuši, lai saņemtu pamācību. Tad, kad tu atver ausis, tad tu vari saņemt pamācību, ja tavas ausis ir cieti, nevari. Sakām vārdi 19.20 teikts, klausies padomu un pieņem pamācību, lai tu savā pēdējā galā vari būt gudrs. Arī tev tas ir jāpieņem no ārienes. 4. nodaļā viņš saka, mans dēls klausies sava tēva pamācību un nepamet savas mātes likumu. Vēl viņš saka, stingri satver pamācību, nepalaid to, sargā to, jo tā ir tava dzīvība. Viņš runā par pamācību, kas nāk no ārienes. Un pamācības nolūks ir mūs vadīt cauri šai dzīvei. Tas ir kā ceļazīmes. Tas ir kā norādes. Kā, ja tu brauc ar mašīnu vai ja tu ej ar kājām un tu nezini, cik vēl kilometri ir līdz tavam galamērķim, tad tur ir parādās 4 kilometri līdz Dēliņkalnam vai kaut kā tā. Tad tu zini, tātad jāiet tajā virzienā. Tā ir šī norāde. Jo sakām vārdiem 6. nodaļā teikts, jo pavēle ir lukturis un likums ir gaisma un pamācības rājieni ir dzīvības ceļš. Viņi tevi vada
norāda, kur tev ir jāiet. Un viņš mums māca, ka mums stingri pie tā jāturas, kas mums tiek stāstīts, lai mēs varētu staigāt pareizi šajā ceļā. Jau no agras bērnības bērniem ir sevī jāpaņem visāda veida pamācības. Mēs taču arī zinām, tas ir karsts, tur neskrien uz ceļa, ka tur mašīnas brauc un visādas citas lietas. Varbūt bērni nesaprot no sākuma, ko tas nozīmē, bet viņiem ir šīs norādes pamācības. Tad, kad ej, tad neej tuvu grāvja malai, lai neiekrīt un visādas citas. Un kā Salmans arī saka, ka tas ir daudz svarīgāk par bagātībām, kas tev ir zināšanas un šīs norādes, kā iet ir daudz svarīgāk. Viņš saka, pieņemiet manu pamācību un ne sudrabu un atzīšanu labāk par izlasītu zeltu. Tas ir tā, kā tu staigātu pa ceļu un visu laiku ļoti uzmanīgi vērotu šīs ceļazīmes un ne tikai vērotu, bet arī paturētu prātā, ko tu pirms brīža redzēji. Jo, kad mēs braucam ar mašīnu, ne visur ir rakstīts 70 vai 90 vai 50. Varbūt bija rakstīts pirms 5 kilometriem, bet tev viņi ir jāpatur prātā. Tev ir joprojām jāpatur šis ātrums un tev ir jābrauc ar to, lai tu nekļūdītos, lai tu neizdarītu nepareizi. Un tā mēs varam turēties uz šī ceļa un nonākt galamērķī. Viņš saka, turies pie tām. Tas, kas tur pamācība, ir dzīvības ceļā, bet tas, kas noraida rājienu, maldās. Ja mēs nepieņemam šīs norādes, mēs nomaldamies no ceļa. Un Salmans to stāstīja par bērniem, bet arī par garīgām autoritātēm. Un par Dievu absolūtu pamācības autoru, kur viņš saka, gudrs dēls dzird sava tēva pamācību, bet nievātājs nedzird norāšanu. Tēvs dod norādi dēlam, un gudrs ir tas, kurš uzklausa, bet nievātājs ir tas, kurš nedzird, un viņš iet, un tā, kad viņš nonāk līdz tai vietai, ko tēvs bija teicis, tajā vietā pagriezies pa labi, viņš nezina, viņš aiziet tālāk, un viņš nomaldās. Un tāpat arī mēs, ja mēs tā, kad mums ir jādzird norāde no Dieva, mēs neklausamies un nicinam, mēs nonākam tajā situācijā, mēs nezinām, kā rīkoties. Viņš arī saka, muļķis nicina savu tēva pamācību, bet tas, kas uzskata rājienu, ir prātīgs. Tas ir runāts, gan par miesīgu tēvu, gan par garīgu tēvu, bet visvairāk, protams, uzsver tas garīgas lietas, šis mūžīgās dzīvības ceļš. Un Sātans ir ļoti ietekmējis šo pasauli visādos veidos, un viens no tiem ir, viņš sagrauj autoritāti. Viņš ir panācis, ka cilvēki nicina autoritāti. Dievs ir iekārtojis dažādas šīs kārtības, kā ģimene jābūt, tēvs ir galva, vecāki ir pār bērniem, un visādās citos veidos ir šis iekārtots. Bet viņš ir izveidojis, Ādams ir panācis to, ka cilvēki nicina miesīgos vecākus. Un tad, kad viņi tiek glābti, viņi arī nespēja pieņemt padomus no kādiem, kur ir garīgā veidā pieredzējuši un vecāki. Un tad arī ir šis, es zinu, es jau varu, es jau saprotu, kā tas jādara. Kad tev jau liekas, ka tu zini visu pareizi, un tad tu krīti un atkal klūpi. Bez pamācības un norādēm mēs nevaram dzīvot. Šis vārds pamācība arī tiek tulkot dažās vietās kā pārmācība. Tas ir ne tikai norāde pirms tu ej ceļā, bet arī norāde pēc tam, kad tu jau esi ceļā, ej atpakaļ uz ceļu. Tā kā, ka tu tiktu pabikstīts, ej pa to ceļu, pa kuru es tev teicu, neskaties apkārt, seko norādēm. Šeit viņš saka tā, Salmans, mans dēls klausies sava tēva pamācību un nepamet savas mātes likumu, jo tie būs žēlastības rotājums tavai galvai un ķēdes ap tavu kaklu. Mans dēls, ja grēcinieki tevi vilina, nepiekrīti. Ja tu esi uzņēmis sava tēva un mātes pamācību, šo norādi, tad tas, ko viņi tev ir teikuši, ka grēcinieka ceļš nav labs. Man arī bērnībā stāstīja, ka melot nav labi vai ka dzert nav labi un citus grēkus. Tās bija šīs norādes, ko fiziskā veidā man norādīja vairāk māte un tēvs, lai es varētu būt drošākā ceļā.
Jo viņš saka, ka tēvs un māte iedod šīs norādes, un tad, ja tu esi, viņš saka, ja grēcinieki tevi vilina, tad nedari tā. Tas ir līdzīgi tā. Pieņem savu tēva instrukcijas par to, kā iet pa šo ceļu. Un ja tu nonāc pie klints, tad ej uzmanīgi. Tas ir apmēram tā. Ja grēcinieki tevi vilina, tad nepiekrīti. Vai arī, ja tev ceļā gadās čūska, es nezinu, ko māte varbūt teiktu bēdz, tēvs varbūt teiktu nosit viņu, tā būtu kaut kāda norāde. Līdzīgā veidā kā šeit, ja grēcinieki tevi vilina, tad nepiekrīti, tad neej. Un viņš saka tad par šīm divām lietām, par to, lai mēs atzīstam gudrību un atzīstam pamācību, lai mēs viņas iepazīstam, lai mēs esam ar viņām pazīstami, tuvi. Tāpat kā tu pazīsti savas māsas, savas radinieces, savas draudzenes. Kā viņš saki gudrībai, tu esi mana māsa un saprašanu sauc par radinieci. Lai tās ir ļoti tuvas vai apskauj gudrību. Viņš runā par to, lai mēs iepazīstam gudrību un pamācību. Un tāpēc viņš sarakstīja sakām vārdus, bet, kā es teicu, ne tikai sakām vārdi, bet praktiski Bībele mums jālasa arī ar šo domu, lai mēs uzņemam gudrību, lai mēs iepazīstam tuvu viņu. Un arī visas pamācības, visas šīs norādes, kuras mums ir dotas. Un tālāk es arī vienkārši, lai nobeigtu šo pantu, trešā lieta. Nomanīt saprašanas vārdus. Ne tikai atzīt gudrību un pamācību, bet nomanīt saprašanas vārdus. Un tas ir uztvert, nomanīt, spēt, pamanīt. Tas ir kaut kas tāds, ko tu pievērs vairāk uzmanības. Vai arī, ja tu esi aušīgs vai paviršs, tad tu to palaidīsi garām. Un tā ir prasme arī, kas ir jāizkop dzīves laikā. Nomanīt, pamanīt, ieraudzīt, spēt uztvert. Es zinu, ka katrs cilvēks uztver citas lietas. Jūs zināt, tāds par Interu. Es atceros, ka viņš vienmēr pamanīja tādas lietas, ko es nekad nepamanīju. Un es nesaprotu, kā viņš to pamanīja. Jo es vienkārši dzīvoju to pašu dzīvi, staigājām, darījām visu to pašu, bet viņš pamanīja pilnīgi kaut ko citu. Pēc, ka viņa acīs bija uz to vaļā. Un katrs cilvēks uztver nedaudz citas lietas un pamana nedaudz citas lietas. Un šeit viņš saka, lai nomanītu saprašanas vārdus. Tas ir tā kā, piemēram, tā būtu dota norāde. Ej gar upi. Un tev ir jāspēj pamanīt, kad peldēs garām zelta ziltiņu. Viņa peld vienreiz dienā garām, tad nezinu, kurā laikā, bet tev jāspēj viņu pamanīt. Tev jābūt vērīgam. Šeit līdzīgi Salamans arī saka, tev jābūt vērīgam, lai tu varētu pamanīt, kad apkārt ir gudras sarunas un ko no tām uztvert un ko paturēt. Jo vienmēr jau nav mums ausīm jābūt vaļā uz visām muļķīgajām sarunām un tās jāuzņem. Bet viņš saka, lai nomanīt saprašanas vārdus, tie ir svarīgi. Un viņš te runā par sakām vārdiem. Un ne tikai, bet lai mēs varētu nomanīt šos patiesi gudros vārdus, teicienus, lai tu spētu izvērtēt, kas ir vērtīgais, kas tev ir jāpatur. Un kas tad ir saprašana? Viņš saka saprašanas vārdus. Tā ir gudrības šī līdziniece. Viņas visu laiku Bībelē mēs redzam, viņas iet tā kā kopā. Es šobrīd nenāku prātā, dēļ pancījās arī neaizrakstīju. Bet Dieva gudrība ir, kā tu bija, tā kunga bijāšana ir gudrības iesākums un kaut kas tur citviet arī par saprašanu blakus uzreiz. Varbūt jūs zināt. Daudz viņas iet tā kā kopā visu laiku. Un man nav droši vien jums atkal atsevišķi jāuzsver, ka patiesa saprašanā nenāk no mums pašiem, bet nāk no Dieva. To jūs jau esat pamanījuši no šīm visām lietām, ko Salamans rakstīja. Citādāk viņš neteiktu iepazīt, citādāk viņš neteiktu atzīt šīs lietas, jo tas nav tā kā mūsos, no mūsiem, mums nenāk, tas nāk no Dieva. Bet saprašana nāk nedaudz citādā veidā no Dieva. Ja nāk caur paklausību un darīšanu, caur to, ka tu Dieva vārdu un paklausi un dari. Bet tad, kad ir runāts par gudrību un saprašanu, gudrība vienmēr ir pirmā, viņa ir vienmēr kā pamats, un saprašana ir nākamais. Un tas ir tas, kas tiek būvēts uz to, tā, kas jau ir tev ir dot savu šo gudrību. Kā es teicu, patiesa gudrība nāk caur glābšanu, kad tu pieņem šo mūžīgo dzīvību no Dieva. Un saprašana ir tas, kas nāk tālāk. Patiesā saprašana. Jo ir šī viltus, ka tu esi it kā kaut ko apguvis un sapratis, kā piemēram mūsdienās zinātne. Un tam ļoti labi atbilst Pāvila teiktais zinātne, kas tiek nepatiesi saukta par tādu. Tu vari mācīties kvantu fiziku. Tu vari studēt evolūciju.
Un tu vari nonākt pie tādiem un tādiem secinājumiem. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo viņi jau pašā sākumā balstīti uz nepareiziem pieņēmumiem. Un tu vari sarakstīt garas formulas, matemātiskus vienādojumus, tu vari uzrakstīt visādas teorijas un visu kaut ko izstrādāt un saņemt visādas apbalvojumus. Tas it kā ir saprašana par to visu, tu vari stāstīt, gudri likt lecības, bet tas viss ir nulle, jo tas viss ir balstīts uz, nav balstīts uz Dieva gudrību. Tam nav nekāda labuma. Jo 111. psalmā rakstīts, tā kunga bijāšana ir gudrības iesākums. Laba saprašana ir visiem tiem, kas dara viņa pavēles. Tiem, kas dara viņa pavēles, ir laba saprašana. Tiem, kas klausās Dieva vārdu un dara. Arī 119. psalms vairāk kārt saka, piemēram, man ir vairāk saprašanas nekā visiem maniem skolotājiem, jo tavas liecības ir mana meditācija. Es saprotu vairāk nekā senie, tāpēc, ka es turu tavus priekšrakstus. Viņš runā par praktisku palikšanu Dieva vārdā. Tā, kad tu esi jauns, daudz lietas nesaproti, bet ja tu lasi Dieva vārdu, viņš tev var dot saprašanu, patiesu saprašanu. Un tu varbūt līdz galam nesaproti. Ja tev nav līdz galam izpratne par to, kā veidot attiecības, kā rīkoties šajā dzīvē. Bet ja Dieva vārds tev izskaidro un tu par to pārdomā un to lietu savā sirdī, viņš tev dod šo saprašanu. Tagad tu dari šīs lietas, tu kalpo tajām. Piemēram, jauneklis, viņš varbūt tur nezinātu, kāpēc nav gudri pārkāpt laulību. Bet ja viņš sāk lasīt Dieva vārdu un viņš redz visus šos piemērus, viņš redz, kas notiek un kā Dievs to skatās, viņam var nākt šī saprašana. Un viņam nav jāpārkāpt laulību, lai viņš saprastu, ka tas nav labi. Dieva vārds ir tas, kurš var dot šo saprašanu bez tā. 104. psalms saka, caur taviem priekšrakstiem es gūstu saprašanu, tāpēc es ienīstu tik vienu nepatiesu ceļu. Caur Dieva vārdu. Tu pārdomā, tas bija 119. psalms. Kāds sako līdzi. Tu pārdomā, tu meditē par Dieva vārdu un tu gūsti saprašanu, kāpēc tas ir tā un kāpēc tas ir tā. Un tā kā es arī teicu, tur, kur visur gudrība un saprašana viņas minētas kopā, kas ir ļoti daudz, tur gudrība ir minēta kā pirmā, tev jābūt pirmais šis pamats. Un saprašana ir kaut kas, kas tiek krāts, kas nāk klāt, un vēl, tas ir tiek papildināts, tu ar to audz, tā mums vajadzētu būt. Dievs tā ir iekārtojis, ka tā cilvēkam loģiski vajadzētu būt, jo Pāvils teica, kad man bija bērna prāts, nekas bija bērns, tad man bija bērna prāts, bērna domas, bet, kad es kļuvu par vīru, tad es atmetu to bērnišķo. Vajadzētu būt tā, ka palēnām mēs pieaugam saprašanā, atzīšanā, ka tas mums tiek būvēts vēl un vēl. Bet, protams, nevienmēr tā ir. Nevienmēr cilvēki pieaug, un tas attiecas uz to, kāpēc tā nenotiek, tāpēc, ka cilvēku lepnums un tāds cilvēku nevēlēšanās pazemoties Dievu priekšā. Bet kā tad saprašana izpaužās? Vēl dažas lietiņas gribēju pieminēt. Patiesa saprašana piemīt tikai tiem, kas ir glābti. Un to sakāmvārdi atklāja ļoti skaidri. Ja tu lasi sakāmvārdos par cilvēkiem, kam ir saprašana, tas ir cilvēks, acīm redzami tāds, kurš pazīst Dievu un viņš zina, kā rīkoties situācijās. Es vienkārši minēšu dažus piemērus. Tur viņš saka, tas, kurš pārkāp laulību, tam trūkst saprašanas. Vai citiet, viņš saka, saprātīgais, kaut kāds nievātājs, kurš apsmēja savu tuvāko, bet saprātīgais cieši klusu. Bet citviet viņš ir rakstīts, ka pat muļķi, kad viņš cieši klusu, viņš tiek uzskatīts par saprātīgo. Par saprātīgo ir teikts, ka viņš pieņem pārmācību. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka viņš jau reiz ir pazemojies. Tad, kad nāca uz viņu Dieva norājiens par viņa grēkiem, viņam nācās pazemoties. Viņš saprata, ka viņš nav gudrs Dieva priekšā. Un tāpēc viņš spēja arī tālāk pazemoties un pieņemt pārmācību, pieņemt padomu. Par saprātīgo ir teikts, ka viņš meklē atzīšanu, ka viņā dus gudrība, ka gudrība ir viņā iekšā un viņa tur paliek. Viņa nav tā, ka muļķim, kurš dzird un tad viņam prom. Un tas viss vedina domāt par to, ka viņš ir ne tikai glābts cilvēks, bet tāds, kurš seko Dievam un dara viņa gribu. Tas ir runāts par šo saprātīgo cilvēku. Arī tāpēc ir sakāmvārdos atklāsmes grāmatā rakstīts. Šeit ir gudrība.
tam, kam ir saprašana, tas, lai skaita zvēra skaitli. Jo liela daļa cilvēku ir aizrauti un dažkārt pat apsēsti ar to, kas ir šis zvēra skaitlis. Bet, ja mēs lasām sakām vārdus, mēs saprotam, ka to spēja līdz galam saprast tiem, kuriem ir dievišķā gudrība un tiem, kuri aug viņa saprašanā. Tie var saprast šīs lietas. Ne visiem to var saprast. Un savukārt pretēji tieši nesaprašana ir patiesībā grēks. Interesanta lieta, ka romiešiem 1. nodaļā 31. pantā tā rakstīts, ka tas ir, tam nevajadzētu tā būt, jo tas minēts starp visiem pārējiem grēkiem, kur Dievs saka, Pāvils saka Dievs saka to Pāvilu, un gluži kā tiem nepatika Dievu paturēt savu atzīšanā, Dievs tos atmeta nelietīgam prātam, darīt to, kas nav piemērots. Un viņš min visādus grēkus, netiklību, nelietību, mantkārību un tā tālāk. Nepaklausību vecākiem, viņš saka arī bez saprašanas, darības pārkāpējus. Tāpēc, ka viņi rīkojas neatbilstoši Dieva noteiktajiem likumiem, viņi rīkojas nesaprātīgi, kā arī šis Salamans teica, kā tas, kurš pārkāp laulību ar savu tuvākā sievu, viņam trūkst saprašanas. Viņš ir nesaprātīgs. Un arī man liekas interesanti, tāpēc 1. korintiešiem 14. nodaļa, kas iet kopā, kur runāts par to, ka tu nāc draudzē un tu runā svešās mēlēs, viņš saka, jārunā ar saprašanu. Ka nav pareizi runāt nesaprotami ar nesaprašanu. Tas nav no Dieva. Ja tu runā kaut kādu bezsakaru. Un tas nedaudz par šo. par šo 1. pantu, jeb 2. pantu. Par 1. es nerunāju, jo tur par Salamanu. Bet vienkārši man Dievs deva dažādas pārdomas, un es domāju, ka es varētu būt vērts padalīties, varbūt, kas kaut kā jums palīdzēs. Šīs 3 lietas, ko viņš saka. Atzīt gudrību. To viņš saka, kāpēc viņš raksties sakām vārdus, jeb pamācības. Lai mēs varētu atzīt gudrību, iepazīt, lai mēs varētu iepazīt pamācību, jeb šīs norādes ceļā. Un lai mēs varētu nomanīt saprašanas vārdus, lai mēs spētu pamanīt, kad ir runāts kaut kas gudrs. Un patiesībā šis bija tikai iesākums tam, kas sakām vārdos ir tāda maza daļiņa. Un pat tam tā bija tikai virspuse. Un kā Salamans arī teica, visu šo es esmu pārbaudījis ar gudrību. Es sacīju, es būšu gudrs, bet tas bija tālu no manis.